Šis video palīdzēs jums saprast, kā vislabāk izmantot biokontroles produktu mīksto augļu kultūrām. Šai video tiek izmantot tādi biokontroles produkti kā sīkās sērces un nematodes, kuras medī un ēd īpašas kultūra augu kaitēkļus. Kaitēkļi kontrolē lielā mērā balstās uz jūsu rūpīgo darbu, kas tika paveikts nedēļas agrāk. Biokontroles saimniecībā ļauj izmantot mazās ķimikālijas, līdz ar to sasniedz labāku kaitēkļu kontroli. Tas ir interesants process, lai gan ir diezgan lēns. Lai uzreiz varētu redzēt rezultātus, bet gala galā rada izcils rezultātus. Ir arī daudz sīkāka produkta informācija ražotāja mājaslapās, kā arī jūsu agronomam. Esiet vērīgs, plānojiet un veiciet piezīmes sezonas laikā. Tad nākamais sezons būs vēl labāks. Bioloģiskas kontroles pārvaldes principi. Biokontroles izmantošanai nepieciešams iepazīties ar plēsīgiem organismiem, kas kontrolē parazītus ražā. Latīņu nosaukumi, kas tiek lietots šajā video, ir tādi paši produktu nosaukumi, kas attiecas tiem pašiem plēsoņiem vairākumā gadījumos. Lai varētu gūt panākumu, biokontroli jāievēro vairāki pamatnoteikumi. Plānot uz priekšu, vienmēr saņemt un pielietojiet plēsējus ar lielu piesardzību. Plēsēju saulēcīgu un piesardzīgu ieviešana ir nepieciešama labai biokontrolei. Regulāri pārbaudiet progresu ražā. Tas ir grūti izmantot slazdus, lai varētu saulēcīgi pamanīt konkrētu kaitēkļu darbības. Izmantojiet labu ražas rēstru. Dažreiz skatieties uz iepriekšējo sezonu. Laba uztveršana un tūlītēja piemērošana. Biokontroles plēsoņas ir trausli, dzīvi organismi. Ražotājs tos rūpīgi izaudzēja. Aprūpe jāturpina, kad tie nonāk saimniecībā. Izlasiet glabāšanas norādījumus, jo katram produktam tie var būt dažādi. Plēsoņus ar īsu uzglabāšanas laiku vislabāk ieviest tajā pašā dienā, kad tos atved. Varbūt, ka ir arī instrukcijas par to, kā ir pēdējais termiņš to izmantošanai. Ideāli, ja ir pieejams personāls, kas izmanto sūtījumu tajā pašā dienā, kad to saņem. Tas ievērojami samazina uzglabāšanas risku un nodrošina plēsoņiem laiku atrast savu barību. Pārbaudīšana atvešanas laikā un glabāšana. Atpakojiet un salieciet lielā platībā, lai uzlabotu ventilāciju. Izvēlieties tumšu un ievienotu uzturēšanas zonu, lai izvairītos no tieši saules gaismas. Saņemot pārbaudes konteineru. Varbūt redzams problēmas tranzītā, ja iepakojums ir bojāts vai pakļauts nepareizajai temperatūrai. Izmantojiet rokas lēcus, lai varētu pārliecināties, ka saturs ir dzīvs. Esiet ļoti piesardzīgi, kad pārbaudat piegādes formulāru. Dažreiz plēsoņas ir ļoti ātras un mēģina paslēpties no skata. Neliels atsies daudzums uz balta papīra palīdzēs tos apskatīt. Katrai piegādei, kas nonāk fermā, ir dažāda veida identifikācija, piemēram, pakas numurs. Ņemiet vērā visu saņemto informāciju un norādījumus. Uz piegādes iepakojumu vienmēr jābūt norādītam lietošanas datumam. Pirms izmantošanas izmantojiet vienkāršu un uzmanīgu glabāšanu. Atkarīgi no piegādātāja uzglabāšanas temperatūras, uzglabāšanas ilgums var nedaudz atšķirties. Izlasiet instrukciju. Slikta glabāšana var ātri izraisīt plēsoņu nāvi vai arī samazināt to aktivitāti. Šāda rīcība ļauj parazītiem attīstīties un pilnveidoties līdz nākamajai piegādei. Piesardzība izmantošanā. Piesardzība turpinās uz lauka. Uzmanība detaļām ir nepieciešama visā izmantošanas procesā. Programmas darbinieku aprūpes programma ir pat nozīmīgākā daļa kaitēkļu kontrolē. Ļaujiet inspekcijas cilvēkiem ar lēcu apskatīt plēsoņus un noteikt, ka šīs smalkās būtnes ir tās, kuras vajag izkliedēt pa augiem. Paskaidrojiet, ka rūpīga pielietošana ir nepieciešama, lai varētu pārliecināties, ka plēsēji atrodas netālu no kaitēkļiem, kas rezultātā dos vislabākos rezultātus. Apskatiet katru rindu, kur cilvēki veic ierakstus. Tas var uzlabot viņu interesi un spēju salīdzināt rezultātus. Atsevišķi video satur detalizētu informāciju par katru plēsoņu. Ražas reģistrēšana. Jauniņiem biokontroli bieži vien ir grūti novērtēt augstu, vidē vai zemu kaitēkļu līmeni. Novērtēšana var ļoti atšķirties. Vislabāk ir veikt iknedēļas kaitēkļu un plēsoņu novērtēšanu un reģistrēšanu,
lai noteiktu tendenci. Veiciet labu reģistrēšanu par kaitekļu līmeni, biopielietošanas laiku, par plesoņu daudzumu, kā arī par izsmīdzināšanas vēsturi, kas ar laiku jums varētu uzlabot visus rezultātus. Nekad nedomājiet, ka biokontrola agenta palīdzība palīdzēs tikt no kaitekļa problēmas uz visiem laikiem. Vajag arī pašiem censties pēc iespējas vairāk.